Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 11. nodaļas. Tad nu es saku, vai Dievs savus ļaudis ir atmetis? Nemaz ne, jo es arī dzen esmu Israēlietis, no Ābrahāma dzimuma, no Benjamina cilts. Dievs nav atmetis savu tautu, kuru viņš iepriekš ir izredzējis. Ja vai jūs nezināt, ko raksts saka par Eliju, kā tas pie Dieva sūdz pret Izraēlu sacīdams: Kungs, tie tavus praviešus ir nokāvuši, un tavus altāļus apgāzuši, un es viens esmu atlicis, un tie meklē manu dzīvību. Bet ko Dievs tam atbildēdams saka? Es sev esmu atlicinājis 7000 vīru, kas ceļus nav locījuši Bāla priekšā. Tad nu arī dzen tāpat šinī laikā atlikums ir saglabāts, pateicoties izredzētai žēlastībai. Bet ja tas ir caur žēlastību, tad tas vairs nav darbu nopelns. Citādi žēlastība nav vairs žēlastība, bet ja tas ir no darbiem, tad tā nav žēlastība, citādi nopelns vairs nav nopelns. Ko tad nu? Ko Izraels meklē, to viņš nav dabūjis. Izredzētie gan to ir dabūjuši, bet citi ir apcietinājušies. Itin kā ir rakstīts, Dievs tiem ir devis grūta miega garu, acis, ka tie neredz, un ausis, ka tie nedzird, līdz šai dienai. Un Dāvids saka, lai viņu galds viņiem top par valgu, par slazdu, par klupšanu un par atmaksu. Viņu acis, lai top aptumšotas, ka neredz, un loki viņu muguru vienmēr. Tad nu es saku, vai viņi tāpēc paklupuši, lai kristu? Nebūt ne, bet caur viņu krišanu pagāniem pestīšana notikusi, lai viņi taptu paskubināti šiem sekot. Bet ja viņu krišana pasaulē ir bagātība, un viņu trūkums pagāniem bagātība, cik vairāk viņu pilnība. Jo es uz jums pagāniem runāju, pagānu apustulis būdams, es savu kalpošanu gribu godāt. Vai es jau tos, kas ir mana miesa, varētu paskubināt un kādus no tiem izglābt, jo ja viņu atmešana ir pasaules salīdzināšana, kas tad būs viņu pieņemšana, ja ne dzīvība no mirušajiem? Un ja pirmaji ir svēti, tad arī mīkla, un ja sakne svēta, tad arī zari. Ja nu kādi no zariem ir nolausti, un tu, meža eļas koks būdams, tiem esi uzpotēts, un pie eļas koka saknes un taukuma daļu esi dabūjis, tad nelielies pret zariem, bet ja tu pret tiem lielīsies, tad zini, tu nenesi sakni, bet sakne nes tevi. Tu nu sacīsi, zari ir nolausti, ka es taptu iepotēts. Gan labi, tie ir nolausti neticības dēļ, un tu stāvi caur ticību. Nelielies, bet bīsties, jo ja Dievs īstos zarus nav saudzējis, tad viņš tevi gan arī nesaudzēs. Jo ja Dievs īstos zarus nav saudzējis, tad viņš tevi gan arī nesaudzēs. Tad nu redzi Dieva laipnību un bardzību. Bardzību pret tiem, kas ir krituši, bet laipnību pie tevis, ja tu laipnībā paliksi, citādi tu arī dzen tapsi izcirsts. Un viņi, ja tie neticībā nepaliks, arī taps iepotēti, jo Dievs ir spēcīgs viņus atkal iepotēt. Jo ja tu no eļas koka, kas pēc savas dabas mežā audzis, esi izcirsts, un pret savu dabu esi iepotēts labā eļas kokā, cik vairāk tie, kas jau pēc savas dabas tādi, savā paša eļas kokā taps iepotēti. Pirmā Samuēla grāmata, 20. nodaļa. Tad Dāvids bēga no Najotas pie Ramatas un nāca un sacīja Jonatāna priekšā, ko es esmu darījis, kas ir mans noziegums, un kas ir mani grēki tava tēva priekšā, ka viņš manu dzīvību meklē. Tad tas uz viņu sacīja, lai Dievs pasargā, tu nemirsi. Redzi, mans tēvs nedara ne lielu, ne mazu lietu, ko viņš man iepriekš nesacītu. Kādēļ tad mans tēvs šo lietu būtu man apslēpis? Tas tā nav. Tad Dāvids turklāt vēl zvērēja un sacīja, tavs tēvs labi zina, ka es žēlastību esmu atradis tavās acīs, tāpēc viņš domā, lai Jonatāns no tā nekā nezina, ka tas par to nenoskumstas. Bet patiesi tik tiešām, kā tas kungs Jahve dzīvo un tava dvēsele dzīvo, viens solis vien ir starp mani un nāvi. Un Jonatāns sacīja uz Dāvidu, ko tava dvēsele vēlas, to es tev darīšu.
Un Dāvids sacīja uz Jonatānu: Redzi, rīt ir jauns mēnesis, un man būtu ar ķēniņu pie galda jāsēž un jāēd. Tad nu palaidi mani, ka es laukā apslēpjos līdz 3. dienas vakaram. Ja tavs tēvs pēc manis vaicās, tad saki, Dāvids mani lūgdams lūdzis, ka varētu steigšus noiet uz savu pilsētu Bētlemi, jo tur ir gadskārtējais upuris visiem radiem. Ja nu viņš tā sacīs, tas ir labi, tad tavam kalpam būs miers, bet ja viņš par to apskaistas, tad tu vari zināt, ka viņš ļaunu apņēmies. Dari tad žēlastību pie sava kalpa, jo tu ar savu kalpu tā kunga Jahves derību esi derējis. Bet ja kāds noziegums ir pie manis, tad nokaut tu mani. Kāpēc tu mani vēl gribi vest pie sava tēva? Tad Jonatāns sacīja: Lai tas nemūžam tev nenotiek, ja es tiešām atzītu, ka mans tēvs būtu apņēmies tev ļaunu darīt, ka es tev to nesacītu. Tad Dāvids sacīja uz Jonatānu: Kas man to sacīs, kad tavs tēvs tev bargi atbildēs? Tad Jonatāns sacīja uz Dāvidu: Kungs Jahve, Izraēla Dievs, ja es no sava tēva būšu izdibinājis ap šo laiku rīt vai parīt, un redzi, ka tas ir labi Dāvidam, un es tad pie tevis nesūtu, un tev no tā ziņas nedodu, tad lai tas kungs Jahve Jonatānam šā un tā dara. Bet ja mans tēvs ko ļaunu pret tevi ir apņēmies, tad es tev par to arī ziņu došu, un tevi palaidīšu, ka tu ar mieru vari aiziet. Un lai tad tas kungs Jahve ir ar tevi, kā viņš ir bijis ar manu tēvu. Un kaut tu, kamēr es vēl dzīvoju, kaut tu pie manis parādītu tā kunga Jahves žēlastību, un kad es mirstu, nemūžam neatrautu savu žēlastību no mana nama, arī tad ne, kad tas kungs Jahve Dāvida ienaidniekus visus no zemes izdeldēs. Tā Jonatāns derēja derību ar Dāvida namu, un tas kungs Jahve ir piemeklējis Dāvida ienaidniekus. Un Jonatāns Dāvidam vēlreiz ar zvērestu apstiprināja, jo tas viņu mīlēja itin kā savu dvēseli. Un Jonatāns uz viņu sacīja: Rīt ir jauns mēnesis, tad pēc tevis vaicās, jo tava vieta, kur tu sēdi, būs tukša. Bet 3. dienā nonāc drīz un ej uz vietu, kur tu biji paslēpies darba dienā, un apsēdies pie azela akmens. Tad es 3 bultas šaušu tam sānis, it kā mērķī šaudams, un redzi, es sūtīšu puisi, sacīdams: Ej meklē bultas. Ja es uz to puisi sacīšu: Redzi, bultas ir šaipus tevis, dabū tās, tad nāc, jo tev ir miers, un nav nekas tik tiešām, kā tas kungs Jahve dzīvo. Bet ja es tā uz puisi sacīšu: Redzi, bultas ir tavā priekšā viņā pusē, tad ej, jo tas kungs Jahve tev ir licis iet. Bet par to lietu, par ko es un tu esam runājuši, redzi, lai tas kungs Jahve ir starp mani un tevi mūžīgi. Tad Dāvids paslēpās laukā, un kad jauns mēnesis bija, tad ķēniņš apsēdās pie galda ēst. Kad nu ķēniņš apsēdās savā vietā to brīdi kā ar vien pie sienas, tad Jonatāns nāca, un Abners apsēdās Saulam sānis, bet Dāvida vieta palika tukša. Bet Sauls nesacīja tai dienā nekā, jo viņš domāja: tam, kas ir noticis, ka tas nav šķīsts, viņš nebūs šķīsts. Bet 2. jauna mēneša dienā Dāvida vieta palika atkal tukša. Tad Sauls sacīja uz savu dēlu Jonatānu: Kāpēc Isaja dēls pie galda nav nācis nec vakar, nec šodien? Tad Jonatāns Saulam atbildēja: Dāvids mani lūgdams lūdzis, ka varētu iet uz Bētlemi, un sacīja: Atlaid mani lūdzams, jo mūsu radiem ir upuris tai pilsētā, un mans brālis man pats to ir pavēlējis. Nu tad, ja es žēlastību esmu atradis tavās acīs, tad dod man lūdzams vaļu savus brāļus apmeklēt. Tādēļ viņš nav nācis pie ķēniņa galda. Tad Sauls apskaitās pret Jonatānu un uz to sacīja: Tu netiklais stūrgalvi, vai es nezinu, ka tu to Isaja dēlu esi izredzējis sev par kaunu un tavai netiklai mātei par kaunu, jo cik ilgi Isaja dēls virs zemes dzīvos, ne tu, nec tava valstība nepastāvēs. Tad nu nosūti un dabū man viņu šurp, jo viņam jāmirst. Tad Jonatāns savam tēvam Saulam atbildēja un uz to sacīja: Kāpēc tam būs mirt, ko viņš ir darījis? Tad Sauls meta ar šķēpu pēc viņa, ka to nodurtu. Un Jonatāns nomanīja, ka viņa tēvs pilnīgi bija apņēmies Dāvidu nokaut. Tad Jonatāns cēlās no galda ar dusmām un neēda 2. jauna mēneša dienā nekā, jo viņam sirds ēdās par Dāvidu,
tāpēc, ka viņa tēvs to bija negodā licis. Un rītā Jonatāns izgāja laukā, kur ar Dāvidu bija norunāts, un mazs zēns bija viņam līdz, un viņš sacīja uz savu puisi: Teci, meklē jau bultas, ko es šaušu. Tad puisis tecēja, un viņš šāva vienu bultu pāri pār to. Kad nu puisis uz to vietu nāca, kur Jonatāns bultu bija aizšāvis, tad Jonatāns sauca puisim un sacīja: Vai tā bulta nav tavā priekšā viņā pusē? Atkal Jonatāns sauca puisim: Steidzies, čakli, nestāvi! Tad puisis Jonatānam lasīja bultas un nāca atkal pie sava kunga. Bet puisis nezināja nekā, Jonatāns tikai un Dāvids zināja to lietu. Un Jonatāns deva rīkus savam puisim un sacīja uz to: Ej, nes tos pilsētā. Tā puisis nogāja, un Dāvids cēlās no dienvidu puses un metās uz sava vaiga pie zemes un klanījās 3 reizes, un tie skūpstījās un raudāja abi divi, bet Dāvids jo stipri. Tad Jonatāns sacīja uz Dāvidu: Ej ar mieru, ko mēs abi tā kunga Jahves vārdā esam zvērējuši sacīdami, tas kungs Jahve, lai ir starp mani un tevi un starp manu dzimumu un tavu dzimumu, tas lai tā paliek mūžīgi. Un viņš cēlās un aizgāja, un Jonatāns nāca pilsētā. Sešdesmit 65. psalms. Pateicība par Dieva labdarību. Dāvida dziesma, dziedātāju vadonim. Dievs, klusībā tu topi slavēts Ciānā, un solījumi tev top pildīti. Tu paklausi lūgšanas, visa miesa nāk pie tevis. Noziegumi mūs ir pārvarējuši, mūsu pārkāpumus, tos tu salīdzini. Svētīgs tas, ko tu izredzi, un kam tu dod vaļu pie tevis nākt un dzīvot tavos pagalmos. Mēs tapsim paēdināti no tava nama labuma, tavā svētā mājoklī. Atbildi mums pēc taisnības, tu, kas brīnišķīgas lietas dari. Ak, Dievs, mūsu pestītāji, tu patvērums visām zemes robežām un tiem, kas tālu pie jūras dzīvo. Tu stiprini kalnus ar savu spēku, tu apjozies ar varu, tu klusini jūras kaukšanu, tās viļņu kaukšanu un ļaužu troksni, ka tie, kas dzīvo tanīs robežās, bīstas no tavām zīmēm. Tu iepriecini visu, kas kust, vakarā un rītā. Tu piemeklē zemi un to dzirdini, un to dari ļoti bagātu. Dieva upīte ir ūdens pilna, tu liec viņu labībai labi izdoties, jo tā tu zemi apkop. Tu slacini tās vagas un liec lietumu līt uz tās arumiem. Tu tos dari mīkstus caur lāsēm, tu svētī tās asnus. Tu pušķo gadu ar savu labumu, un tavas pēdas pil no taukumiem. Tuksneša ganības pil, un pakalni ar prieku ir apjosti. Lauki ir apģērbti ar ganāmiem pulkiem, un ielejas ar labību apklātas, kā gavilē un dzied.